Nu, čau, ja? Es parādīšu, kā uztaisīt visforšāko sēņu zupu pasaulē. Nu, es garšīgāk neesmu ēdis nekad, un vēl jau vairāk man pašapziņu vairo tas, ka es viņu arī taisu. Un es kā, to zupu tātad gatavot tā. Es sākšu ar to, ka jābūt bijušam sēņot. Kaut kad iepriekšējā sezonā mēs sasēņojām. Te ir baravikas man kaltētas. Vajag 50 gramus kaltētu baraviku vispirms. Tas baravikas tad es iemērcēšu siltā ūdenī uz pusstundu. Tas ir katra panākuma, īpaši šā panākuma sākums. Pa to laiku, kamēr tas sēns mērcējas, rekur 2 kartupeļi, kas ir puskilograms, selerijas saknes gabals, apmēram 50 gramu viens burkāns un 2 sīpols. Šitas viss tiks sasmalcināts tagad, sagriezts gabaliņos. Un tagad man tie dārzeni ir rekur sasmalcināti. Es viņus iebēru 2 ēdamkarotēs sviestu, kas ir izkausēti šitajā te katlā. Tagad es viņus apcepšu tā, lai viņi tādi normāli būtu. Tie sīpoli caurspīdīgi un tie pārējie notāki, tu jau var redzēt, ka tur viņi gatavi turpmākai darbībai. Kamēr tie dārzeņi tur ceps, ir pienācis laiks arī rekur noliet to šķidrumu no tām sēnēm, un tās sēnes paliks te šitai te sietā. Un tad es tās sēnes paņemšu, vienkārši sasmalcināšu. Uz dēlīšu un tad sīki sasmalcināšu, jo man viņas būs jāliek klāt tur te zupā. Tas šķidrums tiks arī izmantots. Tad, kad ir tur tie dārzeņi apcepušies, ņemam dārzeņu buļļonu, mums kopā vajadzēs 2 litrus. Šitas ir man paštaisīts, es viņu te izvilku no saldētavas, rekur te skaidri un gaiši rakstīts dārzeņi. Jā, es liešu to klāt un uzvārīšu. Un tad es bēršu tās sēnes sasmalcinātās rekur klāt, šitā es viņas sagriezu. Rekur ledus vēl gadījās. Tas der, viņš izkusīs. Tagad, kad tur rekur tas buļļons tad ir uzvārījies, es te likšu klāt tās sēnes. Tad piebēru vēl garšvielas, teikaroti, maltas ķimenes un tad teikaroti arī majorānu, kas mums pašiem te bija saudzes. Un klāt es vēl pieliku sāli, protams, kā jau tas kā parasti, laikam visiem ēdieniem ir kaut kāda sāla tur vajag, ja. Meža sēņu sāls šoreiz tika izmantots no pavāra mājas līgatnē. Un piemalsim vēl klāt reku pipars melnos. Tā viņš te tagad virs, apmēram tur kaut kādu uz lēnas uguns, kaut kādas 45 minūtes viņš tur ņemsies. Un kas šito zupu atšķir no citām sēņu zupām ir rekur svaigu sēņu, tātad klātbūtni. Cik svaigi, ja, bet mums vajag kaut kādas, tur šitik daudz, piemēram, tādas nelielas baraviciņas. Mums bija sasaltētas speciāli šai zupai. Ja mēs zinājām, ka tāda diena pienāks, ka mēs viņu taisīsim tajā ziemas sezonā. Es sagriezīšu viņus tagad šķēlēs. Tādās, samērā plānās šķēlēs, cik vien varēšu. Reku man ir izkausēts sviests, viena ēdamkarota, tur es tūlītās straujas uguns, apcepšu tās svaigās baravikas. Reku tās baraviciņas tagad ir apcepušās, es viņus ielikšu siltumā krāsnī, un lai viņas tur iet kaut kādu laiciņu, kamēr tā zupa būs gatava. Tad viens no pēdējiem soļiem ir, rekur, es te iebēru miltus, 2 ēdamkarotas, tur vajadzēs iebērt sviestā, 2 ēdamkarotas sviesti ir izkausētas, un tad es tur iemaisīšu tagad širos miltus. Tad viņi tur tā apbrūnināsies. Tagad man vajadzēs paņemt no tejienes bišķiņ to karsto buļļonu. Man šitā te viendabīgi kļūt tagad te sataisījusies, es to buļļonu tad izkāstu caur sietiņu civilizēt, lai varētu normāli ar abām rokām čakarēties. Rekā. Tagad šitas ies atpakaļ te zupā. Un tagad man tur tā milta pļura te tagad ir iekšā izmaisīt. Tagad es pielēšu šeit drusku to ūdeni, kurā man bija mērcējušās tās sēnes. Es tā skatos, lai tā baigi neprodozēt, jo tas ūdens tur baigi daudz ir un vienkārši tā kaut kā uz acis tīri. Redz, kad sāk patikt tā zupas konsistence, rekā tagad normāli. Viss tās, ka būs, jā, labais būs. Jā, Un tagad man šitas te vēl jāuzvāra. Vēl vienreiz bišķi pipars, bišķi sāli klāt un tā kaut kā. Beidzam ar to, ka piešaujam te vienkārši pārliekam pāri tās baraviciņas, kas bija mums saceptas sviestā, lūk, tur drusku. Plus vēl zaļuņu. Tur kaut kādu lociņu, kas nebūtu tur pieejams. Var arī kādu kārveli vai, ja gadās, bet, šajā gada laikā grūti tur līdz viņām izrakties cauri sniegam. Lūk, tā kaut kā. Happy Gramotion.